Kamēr es runāšu, arī ierakstīs tikai mani. Tā, lūk, labrīt, Jūrija. Tā, un tūlīt Valentīna pieslēgsies, mēs arī sāksim. Labrīt, Valentīna. Tā, pirmais, ko mēs darām šodien, kā parasti, nedaudz ar aponeirozi pastrādājam, pavisam nedaudz. Pieliekam pirkstu galus pie galvas un iegremdēt pirkstus, taisam dziļus, lielus apļus. Mhm. Sajūtam, kā pirksti neslīd pa matiem, ka neslīd pa ādu, bet tieši dziļi. Un mēs ik pa laikam pārliekam pirkstu galus citā vietiņā un tāpat kārtīgi izmasējam. Mhm. Pēc gulēšanas aponīrozes masāža arī ir diezgan svarīga, lai noiet rīta tūs ātrāk no sejas, no acu zonas, arī pakausi, protams. Un pie reizes, ka parasti varam nedaudz pastrādāt pēc sajūtām, ja jūs jūtat zem pirkstiem tādu ūdens kārtiņu, nu jā, mīkstumiņu tādu, jā, tad tas nozīmē, ka tuska ir, bet ja uzreiz jūtat āda, varbūt muskuļu audi tādi plāniņi un uzreiz kauliņš, tas nozīmē, ka tuskas uz galvas nav, aponeiroze ir tīra no tuskas, un tas ir ļoti laba zīme, tas nozīmē, ka viss ir kārtībā. Bet, ja ūdens spilventiņš zem pirkstiem ir, tad 2 reizes nedēļā vismaz būtu jāveic šī aponīrozes masāža. Vismaz mazgājot matus. Mhm. Ļoti labi. Nolaižam rokas lejā, galva uz priekšu uz leju, viegli pašapojam galvu, lai kakls atbrīvojas. Sajūtam, vai kakla aizmugurē virsma ir sasprindzināta. Atslābinam. Un piepaceļam galvu uz augšu. Vienu roku ceļam augšā, kārtīgi izstiepjam no pleca, apņemam galvu, bet šoreiz mēs ar jums parasti liekam vai nu zem aus, vai nu zem apakšējā žokļa. Šoreiz mēs liekam tur, kur turpinājas mūsu uzectiņa, iegremdējam pirkstiņus un daram to pašu. Mēs virzam galvu kopā ar elkoni uz vienu sāniņu. Pie reizes mēs varam visus audus nedaudz tā kā pacelt. Mēs neko stipri neraujam, nestiepjam, bet iegremdēt pirkstus, jūtam, ka visi audi virzas arī uz šo pusi. Un 2 reizes taisīsim dziļu ieelpu un izelpu caur muti. Ieelpa un dziļa izelpa caur muti ļaujam atbrīvoties muskuļiem, varbūt galva aizies vēl uz sāniņu, un vēl vienu reizi dziļa ieelpa caur degunu, izelpa caur muti. Paturam vēl dažus mirkļus. Un tagad ceļam elkoni un galvu kopā uz augšu. Roka uz augšu, zods uz leju. Un tad nolaižam roku lejā. Atbrīvot kaklu, pašapojam galvu nedaudz. It kā sakot, nē, pa labi, pa kreisi. Piepaceļam galvu. To pašu ar otru roku, ceļam roku uz augšu, vertikāli, kārtīgi izstiepjam no pleca, gara roka, apņemam galvu un atkal atrodam vietiņu, kur turpinās uzectiņa, pieliekam, iegremdējam pirkstu galus un sākam virzīt galvu un elkoni uz otru pusi. Sajūtam, kas stiepjas kakla muskuļi, tas arī ļoti svarīgi no rītiem izstiept, lai kakla muskuļi nav savilkti. Un jūtam ar pirkstiem, ka mēs visus muskuļaudus arī virzam kopā ar ādu. Svarīgākais ir muskuļus aiztirt. Un tāpat ieelpa caur degunu, izelpa caur muti. Vēl vienu reizi. Vēl nedaudz paturam.
Un ceļam augšu elkoni un galvu. Atveram roku, zods uz leju, galvu uz priekšu un roku varam nolaist. Atbrīvojam kaklu, pašapot galvu. Svarīgi, lai kakla aizmugurē virsma ir pastiepta atslābināta. Piepaceļam galvu uz augšu. Tālāk mēs izsildīsim mūsu sejas muskuļus. Izmantosim šīs te vietiņas. Mēs pieliekam diezgan tā cieši klāt un taisam nelielu pagriezienu. Mēs nedaram tādu, ja, ka tur visa āda samīcās. Mēs iegremdējam, piespiežam un jūtam, cik auda iet līdzi. Paturam un pārējām uz uz citu pusī. Tāpat, nevis pusīti, bet uz citu vietu. Tāpat iegremdējam un nedaudz pagriežam. Mums jājūt, ka audi cenšas aiziet uz otru pusi, ja, bet mēs pieliekot klāt, jūtam, cik daudz varam pastiept un izsildīt audus. Paturam 1, 2, 3 un atkal pārliekam uz citu vietiņu. Mēs varam strādāt ar galvas svaru. Ja, faktiski mēs pieliekam mūsu durītes, galva atbalstās un mēs sākam lēnam pagriezt rokas, lai sajustu, ka audi pretojās. Un, kad jūtam šo pretestību, paturam vēl nedaudz un pārējām uz citu vietiņu. Pie reizes cenšamies atbrīvot kakla aizmugurē virsmu. Tāpat var iet zem vaiga kaula, ja? Arī šeit. Tad, kad sajūtat maksimālu audu pretestību, skaitam 1, 2, 3 un pārējām uz citu vietiņu. Var arī pa apakšējo žokļa līniju tāpat pie zoda, ja, un tāpat iegremdēt pirkstiņus, pagriežam. Piera ir atslābināta. Apakšējais žoklis arī ir atslābināts, nesakožam zobus. Kad apakšējais sejas daļu pabeigsiet, var arī pāriet uz pieres pilnīgi tāpat. Piespiežam, iegremdējam galvas svaru atdodam uz rokām un tad taisam tādu kā pagriezienu ar rokām, lai sajūtam audu pretestību. Šis paņēmiens palīdz piepacelt sejas audus, uztaisīt tādu liftingu un pie reizes dziļa masāža. Tad pieres centrs sanāk ar vienu roku. Mēs arī tāpat galvu atbalstam. Pagriežam. 1, 2, 3. Un tad mainam roku. Jo būs pagrieziens tad uz otru pusi. Tāpat iegremdējam, pagriežam 1, 2, 3. Un varam pārvietoties nedaudz uz augšu. Ar šo tehniku mēs arī dziļi izsildam sejas audus. Es nāku vēl centram no deguna uz augšu. Jūtam audu pretestību, tas ir normāli, tā arī jābūt, jā? Tad arī neliels apsertumiņš būs sejai. Ja apsertums noiet 15 minūšu laika, kā es parasti saku, tas ir ok, tas ir labi. Ja nenoiet 15 minūšu laikā, tas nozīmē, ka jūs pārforsējat un nedaudz maigāk vajag ar sevi apieties.
Mhm. Un pabeigsim mēs ar glaudīšanu. Mēs pielipinam plaukstu un glaudam diezgan ar tādu lielu pretestību arī uz atpakaļ, pa pakausi, un otra roka tāpat slīd. Apakšējā roka slīd pa kaklu uz leju. Mhm. Vienlaicīgi strādājam, viena roka iet uz leju, otra vēl turpina. Mhm. Un to pašu nedaudz pa diagonāli mēs paņemam aiz deniņa un ejam pa diagonāli. Atceramies arī pa kāklu diezgan ar tādu smagu roku dzīļi. Tāda veida mēs palīdzam limfai noticēt uz leju, arī mazinot tusku. Mhm. Ļoti labi. Super. Nākamais, ko mēs darīsim, ka laikam zinat, ka joga ir populārs tāds skaņa aum. Tagad mēs ar jums arī to aumu teiksim, bet var bez skaņas. Svarīgi, lai strādā visa seja apakšējā. Kā mēs darām? Mēs atveram muti vaļā, pēc tam pakāpeniski sašaurinot un apņemam ar lupām savus zobiņus. A, O, U, M. Svarīgi, lai jūs sajūtat, ka visa sēņa tā savācās. Mēs sēžam taisni. Tātad vēl vienu meiteni pieņemsim. Sēžam taisni muguram, stiepjamies uz augšu un sākam A, O, U, M. Vēlreiz A, O, M. Ļoti labi. Cenšamies nesaspringzināt šīs vietiņas un strādāt vairāk ar lūpām. A, O, U, M. Jā, forši. Tagad, kad mēs turpinam šo skaņu, mēs vienlaicīgi sākam pakāpeniski pagriezt galvu uz vienu pusi. Sākam centrā. A, O, U, M. Nedaudz pagriežam. A, O, U, M. Vēl pagriežam. A, O, U, M. Un maksimāls pagrieziens. A, O, U, M. Atpakaļ ceļa arī nedaudz atgriežamies. A, O, U, M. Un vēl A, O, U, M. Un uz centru A, O, U, M. Labrīt, Iekaterina. Prieks tevi redzēt. Tu latviski saprati, ja? Super, turpinām. Mēs iesim uz otru pusi. Tāpat sakam centrā. A, O, U, M. Pagriežam nedaudz. A, O, U, M. Vēl nedaudz pagriežam galvu. A, O, U, M. Un maksimālais galvas pagrieziens. A, O, U, M. Un tagad lēnām nedaudz atpakaļ. A, O, U, M. Vēl nedaudz uz centru. A, O, U, M. Un pavisam uz centru. A, O, U, M. Au. Vēl dažas reizes. Au. Centrā. Au. Un galva uz leju. Atslābinam kaklu. Pašapojot galvu. Un piepaceļam galvu uz augšu. Ko mēs ar šo tehniku izdarījām? Mēs tonizējam visu šo zonu apakšējo, jā, tā kā savācot. Jūtam, ka kaut kas te notika. Tālāk, ko mēs darām? Būs kustība, ka mēs putīsim uz vienu pusi, pēc tam uz otru.
bet mēs taisīsim pretestību. Mēs pieliksim plaukstu. Ar plaukstu būs tā kā trenažieris. Nevis mēs stipri piespiežam un nevis pavisam viegli, bet jūtam. Un jūtam, kā plauksta kustās. Uz vienu pusi 3 reizes un pēc tam 3 reizes uz otru pusi. Un tā arī mainam. Sežam taisni, pieliekam un uz sāniņa pūšam. Trīs reizes uz vienu, un tad mainam 3 reizes uz otru. Vēl pa vienu reizi uz katru pusi, pa 3 reizēm. Atkal galva uz leju, kad pabeigsiet atbrīvojumu kaklu. Mums ļoti svarīgi, lai kakla aizmugurē virsma nav sasprindzināta, lai neaiziet saspringzinājums uz aponīros, uz galvas daļu, ja, un arī uz pieri. Piepaceļam galvu augšā. Nākamais, ko mēs darām, strādāsim ar lūpu kaktiņu zonu. Mēs liksim 2 pirkstus iekšā mutē. Ļoti svarīgi ar rokām nedarīt nekādu kustību, vienkārši pieturam. Un mēs strādājam ar lūpām, apņemot pirkstus. Ja? Es spiežu ar lupu kaktiņiem pret pirkstiem. Ar pirkstiem es neko nedaru. Vienkārši var salikt kopā plaukstas. Īkšķus var likt zem apakšējā žokļa. Nofiksējam un sākam. Mērķis ar lupu kaktiņiem spiest pret pirkstiem. Var nedaudz galvu uz leju, lai kakls atbrīvojas. Jekaterina, mēģini plecus atbrīvot arī. Jā. Ja gribat, varat atbalstīt elkuņus pret galdu, jā, vai pret ceļiem, ja sežat lejā. Ļoti labi. Atbrīvojam tagad lūpas taisot dzirdziņu. Taisam vibrāciju. Vēlreiz. Piepacelsim galvu un tagad strādāsim ar vaigu muskuļiem. Mums svarīgi tos piepacelt uz augšu, bet mēs vienlaicīgi nofiksēsim lūpiņas. Jā, tāpat spiedīsim ar lupu kaktiņiem pret pirkstiem. Šoreiz ieliksim 2 pirkstus. Apņemam ar lupām un spiežam ar lupiņiem kopā. Te mēs nofiksējam un vienlaicīgi sākam strādāt ar vaigu muskuļiem. Jā, ne visiem šie muskuļi strādā. Nedaudz atbrīvojam kaklu uz leju. Atbrīvojam galvu uz leju. Piepaceļam galvu. Ar šiem muskuļiem strādājot, mēs cenšamies sākumā iedarbināt apakšējos plākstiņus, tā kā pasmaidot ar acīm. Un tad sāk strādāt. Var pirkstiņus pielikt un saprast, vai strādā vai nē. Varbūt kustās tikai viena puse, varbūt nē. Principā šie muskuļi bieži vien atrofējas, kad es tikko sāku, man tie vispār nekustējās.
Bet sākot ar acīm smaidīt, tā kā var just, ka tur kaut kas notiek. Ar laiku muskuļi sāk strādāt. Ja šobrīd nestrādā, vienkārši cenšaties tā kā apakšējos plāksniņus piepacelt. Pamēģinam vēlreiz, liekam divus pirkstiņus mutē, apņemsim ar lupām un tad strādāsim ar vaidziņiem. Mhm. Redzu, ka ne visam strādā tas nekas. Vienkārši iedomājieties, pagaidām tikai iedomājieties un strādājam ar apakšējiem žokļiem, ne? Ar apakšējiem plākstiņiem. Tas ir normāli, ieslēgsies. Dažas reizes un ieslēgsies. Spiežam lūpiņus kopā. Mhm. Ļoti labi. Vēlreiz galva uz leju. Atbrīvojam kaklu. Un piepaceļam galvu. Turpināsim ar pilīti. Apsēžamies tā, lai varam atbalstīt elkuņus, lai ir ērti. Mūsu mērķis būs satvert lūpas un patiesībā muskuli ap muti, un mēs mīcīsim. Sākumā mīcīsim uz vietas, pēc tam mīcot nedaudz var virzīt uz priekšu. Strādājam visa šajā zona ap muti. Jūs varat galvu nedaudz uz leju, to es pagaidām turu tā, lai jūs redzat. Šajā vietiņa, lupu kaktiņa, parasti ir tāda biezāka muskulatūra, to arī kārtīgi varam pamīcīt. Un tad uz vienu pusi, uz otru pusi strādājam. Sākuma posmā vienkārši spiežam, ja tā kā mīcam. Cenšamies nevis stipri, tā kā krampīgi ieķerties, bet dziļi ar pirkstiem. Jūtam, ka muskuļi sāk tā kā izkust zem pirkstiem. Kaut kādā brīdī varbūt kaut kādus punktiņus ir sāpīgi nedaudz. Jūtam, ja tas ir tā kā triggera punkts, mēs varam turot ar pirkstiem paturēt, paelpot, taisam dziļu ieelpu. Un ar izelpu atslābinam tieši to triggera punktiņu, to sāpīgu vietiņu. Ja, un atkal mīcam, pakāpeniski ejam apkārt. Zobus nesakožam, jā, apakšiežoklis ir brīvs. Ja jūtat, ka audi jau ir mīkstāki, jūs varat mīcot, virzīt nedaudz uz priekšu. Nebaidāmies, ka mēs izstiepsim ādu, mēs strādājam ar muskuļiem. Šeit ir tāds sfinkteris, jā, apkārt mutei, ar kuru mēs taisam tādu mazo caurumiņu, jā, un tagad mīcot, mēs atslābinam, lai neveidojas vertikālas krunciņas, lai lūpas ir nedaudz apjomīgākas, jo ar vecumu lūpas paliek tādas pavisam planas, tā kā diedziņi.
Tagad paliksim nedaudz centrā. Mhm. Ļoti labi. Nākamais, ko mēs darām, tādu nelielu liftingu. Mēs ar vieglu sitienu taisam, nevis taisam, bet virsam audus uz augšu. Ar pirkstu galiem visu apakšējā žokli, pagriežot galvu. Mhm. Būs tāda neliela vibrācija, un tad virzamies vaigi, degunu neiztiekam. Viens veidiņš, otrs veidiņš. Aizveram acis. Un tad dēniņu zona, piere, otrais dēniņš arī. Un vēlreiz tāpat no apakšējā žokļa. Tad vaidziņš. Pārējām uz otru pusi. Atkal varam atgriezties uz pirmo un dēniņi, piere, un atgriežamies uz sākotnēju pusi. Ļoti labi. Rokas nolaižam lejā, galvu atkal uz leju, pārbaudam kaklu. Jūtam, ja, ka ik pa laikam ir saspringzinājums, tāpēc mēs ļoti bieži atbrīvojam kaklu, viegli pašupojot galvu uz vienu uz otru pusi. Un piepaceļam galvu. Vēl viens moments, ko mēs izdarām, mēs pirms to bieži darām, liekam plaukstas pamatni uz galvas, plaukstu atslābināt, un mēs dziļi iegremdēt pirkstus, aizķirot muskuļus, virzam uz augšu, lai atveras seja arī piepaceļās, lai notiek liftings. Sajūtam, ka mēs nevis glaudam ādu, bet dziļi, pilnīgi dziļi aizķirot muskuļaudus uz pieres un visu virzam uz augšu. Tad pamainam roku. Pieradinam no vienas puses, lai abas rokas strādā sinhroni, vienādi. No otras puses arī tas ietekmē mūsu seju, jo katra roka tomēr strādā nedaudz zem cita leņķa, ar citu spēku. Tā kā pieradinam sevi strādāt ar abām rokām. Jā, to, ko mēs ar jums darījām ar vaidziņiem, tas ir svarīgi, lai vaigu muskuļi ir tonusā un piepaceļ sejas vidēju daļu uz augšu. Jā? Tāpēc meitenes, kam šie muskuļi vēl nestrādā, ir jāpatrenējās. Un mēs tik pa laikam darīsim, protams, arī sejas jogā. Mainam roku atkal. Tagad strādāsim ar abām rokām. Viena roka ir augšā, otra roka no centra līdz deguna vidusdaļai tikai glauda. Ja? Mēs līdz deguna galam neaizējam, jo tur ir skrimšļaudi. Mums tas neinteresē. Mēs tikai tur, kur kauliņš. Un tagad apakšējā roka elkonis virzas uz sāniņu. Mēs ar pirkstiem ejam zem vaiga kaula. Un tagad nobraucam. Viena roka ir augšā pa pakausi uz leju, otra apkārt ausī, arī pa kaklu atgriežas uz leju. Un mainam rokas. Tāpat no vietas starp uzacīm viena ar pirkstiņiem uz augšu, otra ar pirkstiņiem uz leju. Cenšamies aizķerties aiz audiem. Un tad apakšējā roka atkal elkunis ceļas augšā. Ejam zem vaiga kaula.
Un tad noglaudam augšē rokā pa galvu, otrā aiz austiņas uz leju. Un vēlreiz izdaram to pašu. Šī tehnika mums ļauj gan piepacelt nedaudz uzacis, ejam ar elkoni uz augšu, gan arī piepacelt sejas vidēju daļu un atvert skatienu, atvert acis. Un vēlreiz mainam. Tūlīt arī pabeigsim. Un apakšē roka ar elkoni uz sāniņu. Un apkārt ausī. Ļoti labi. Galvu uz leju, pārbaudam kaklu. Pašupojam galvu. Piepaceļam galvu. Uztaisam dušiņu visi seji, apvienojam. Piere, uzacis, acu zona. Arī tad, kad mēs aizveram acu plakstiņus, viegli dušiņu taisam. Deniņi, deguns ar 2 pirkstiņiem, visu no deguna pamatnes līdz deguna galam. Šodien ar degunu nepastrādājam, nekas. Vaidziņi, apakšējais žoklis un zona ap muti. Ļoti labi. Atveram acis un tagad saules smaids uz leju. Austiņa, kakls, austiņa, kakls, jā, krusteniski. Mēs nekur nespiežam, nekur neizķiramies, vienkārši viegli noglaudam, noglāstam. Ļaujam limfai virzīties uz leju, lai aiziet tuska, arī no zoda pa priekšējo kakla virsmu. Zods un priekšējā kakla virsma. Viegli, neiestiepjot tādu. Un saules smaids uz augšu, vai nu ar pirkstu galiem, vai nu ar nadziņiem, kā kur ir ērtāk, glāstam uz augšu. Varam aizvert acis, zods, vaigi, austiņas, lai virzas uz augšu, lūpu kaktiņi un vaigi, deguns, acu kaktiņi, deniņi, uzacis un pierē. Vēl dažas reizes noglāstam. Un acis paliek ciet, plaukstas uz ceļiem, sēžam taisnu muguriņu, taisam dziļu ieelpo, dziļu garu izelpo. Koncentrējamies uz sajūtam sejā. Vienkārši cenšamies sajust un nosaukt, kā jūtas piere. Varbūt jūtat, ka ir tāda platāka, gaisīgāka piere, siltākā vai vienalga, kā jūs to noformulējat. Acu zona. Deguns un vaigi. Sēs apakšē daļa. Lūpas, zods, kakls. Un tagad, paliekot ar aizvērtām acīm, mēs piepaceļam pieri uz augšu. Mēs virsam pieri uz augšu. Ja nesanāk to sajust fiziski, vienkārši iedomājamies. Muskuļi ar laiku ieslēgsies, lai pieri paliek augšu, maksimāli uz augšu. Tagad deniņi arī uz augšu un uzacis uz augšu. Acu kaktiņi uz augšu. Deguns uz augšu. Sajūtiet, ka uzreiz elpot ir vieglāk. Vaidziņu uz augšu. Lūpu kaktiņā arī nedaudz. Zods. Kakla priekšē virsma un sānu virsmas uz augšu. Ausu gliemežnīcas arī uz augšu.
Kakla aizmugurē virsma un pakausis arī uz augšu. Un tagad atslābinam visu un sajūtam to starpību. Sajūtās. Acis paliek ciet. Mēs pievēršam uzmanību savai ādai, sejas ādai. Domājam par sevi un par sejas ādu ar mīlestību, ar pateicību. Iedomājieties, kā āda ir palikusi sārta, tvirta, jauneklīga. Grumbiņas, krunciņas ir prom, arī tuskas ir prom. Āda priecājas, tāpēc, ka mēs veltījam uzmanību un mīlestību sev. Katra ādas šūniņa vibrē no prieka. Mēs cenšamies noķert, sajust šo vibrāciju. Tagad taisam dziļu ieelpu. Ar izelpu atveram acis. Atgriežamies skaistais svētdienas rītā. Paldies jums liels par šo rītu kopā. Ceru, ka jums patika. Un pēc sejas jogas obligāti nomazgājam seju, uzliekam kādu foršu masku vai savu mīļāko krēmu, jo visi kosmetiskie līdzekļi iedarbojas dziļāk. Baudam svētdienu! Paldies, meitenes! Ātā! Paldies! Paldies!